Mani sauc Eduards, un šis kurs ir radīts pilnīgi visiem bez maksas Latvijā, lai mēs varētu runāt, diskutēt un veicināt pareizu atkritumu šķirošanu, pārtiks un nepārtiks produktu patēriņu, būt ētiskiem un draudzīgiem pret vidi, mūsu ģimeni, visu valsti un pasauli kopumā. Šīs video nodarbības sagatavotas veidā, lai nevis jūs garlaikot, bet kā reiz iedvesmot un praktiski dalītos ar lietām, kā to dara dažādas mājsaimniecības, apkopojot idejas un arī praktisko darbību, kā to, piemēram, daru gan es, gan mani draugi, gan arī cilvēki apkārt Latvijā. Līdz ar to mēs iedvesmojamies no jums, kas mēģina šķirot un arī šķiro. Tāpēc šajā video mēs runāsim par to, ko darīt ar dažādiem plasmasas iepakojumiem, ko darīt ar kartonu, ko darīt ar svecēm, kuras ir vai nu izdegušas, vai arī jums vairs nav nepieciešams, ko darīt ar elektroniku, sākot ar baterijām un beidzot ar, protams, arī jau nokalpojošām sadzīves iekārtām, kā piemēram mobilie tālruņa datori un dažādas interesantas ierīces, kuras mums ir, protams, pieejamas šķirošanai, jo ir praktiskā vajadzība. Un šajā video mēs praktiski izmantojam visu nevis, lai nofilmētu video, bet lai jums parādītu akulto nepieciešamo vajadzību pēc sadzīves precēm un patēriņa, kas ir ikdienā. Un bieži vien, lai mēs saprastu, kādā veidā to nodrošināt vēl praktiskāk, lai tas jums, kā saka, nečakarētu ikdienu, ar domu, lai tas būtu patīkami, droši, un skaidrs, ka jūs to arī vēlaties darīt un izveidot kā ieradumu, mēs pastāstīsim šajā video Rīga Dimda nodarbībās.